Tagad parādīšu, kā notiek automašīnu pasūtījuma portālā Gaspedal NL, kas aptver Nīderlandes tirgu. Tad šeit, protams, ir pamata kritēriji, un tad var izvēlēties papildus filtrus, ja ir kaut kādi specifiski kilovati, jaudas, vai tur komplektācija, ko vēlaties, vai krāsas, kuras gribat apskatīt. Un līdz ar to, tad, piemēram, šeit tad mēs izvēlēsimies BMW. Piemēram, mums interesē 5. sērijas BMW modeļi. Un, piemēram, ar dīzeļu dzinēju. Un tad šeit, piemēram, ir 389 piedāvājumi. Protams, tur var cenas un visu salikt. Tāpat arī ir iespējams šos sludinājumus grupēt no zemākās uz augstāko cenu. Un tad, attiecīgi, redzat, sagrupējās piedāvājumi pēc cenas Nīderlandes tirgū. Un šajā portālā pluss ir tāds, kad atverot piedāvājumu, viņš aizved uzreiz uz to portālu, kur tā mašīna tiek tirgota. Protams, ir arī citi auto, kur parādās vairāki tie saiti, un tad var izvēlēties, caur kuru saitu šo mašīnu apskatīt. Un te, protams, var redzēt visus nobraukumus, startā kilovatus, dzinēju tilpumu. Tāpat arī, ja portālā esat reģistrēts, tad varat nopirkot sev interesējošos piedāvājumus. Tātad reku 535. BMW, piemēram, 346 000, un redzat, šeit ir vairākas tās saites, kurā viņš ir listēts. Tad, piemēram, mēs uzspiežam uz Autotrack, un viņš uzreiz pārved uz saiti, kur tā mašīna tiek tirgota, un tālāk jau tad šeit ir kontaktinformācija un arī plašāks info par mašīnu un foto. Tā kā, ja kāds auto uzrunā no šī saita, tad noteikti var aizpildīt pieteikumu šeit un iekopēt linku no Nīderlandes portāla.